svarīgi saprast, ka mazajiem bērniem ir šis telefonu un datoru laiks ir jāierobežo diezgan strikti, un ja neierobežo, viņiem var būt arī izmaiņas tādā gan attīstības procesā, gan runas attīstībā. Piemēram, bērns, kuram visu laiku viņam ir pieejama planšete un multfilms, un ir arī televizors, un vēl ir telefons no vecākiem, ja, un viņam ir, piemēram, 3 gadi, un viņam jau kaut kādu laiciņu tas viss ir pieejams. Dzīvi piemēri tie ir, ja, ka bērnam runas aiztura, nevis tāda, kas ir medicīniskā aiztura, bet ka viņam jau nav vajadzīgs runāties, un viņš tur tā kā multfilmu varoņi kaut ko vervelē, ja, kaut ko, un ir, viņam jau to lītās būs 5 gadi, un viņam ir runas problēmas. Tāpēc, ka viņš ir ļoti daudz pavadījis digitālajā vidē. Ja? Un cits bērns, atkal, kuram vecāki ir uzlikuši ierobežojumi, jā, ir daudz labu, ir attīstošu arī tādu spēļu un pamācošu multfilmiņu, ir, ko tie bērni tur dara tajā digitālajā vidē, bet viņam ir ierobežots. Tas ir, jā, viņam ir, piemēram, telefona laiks vai planšetes laiks vai multeņu laiks, tad viņam ir citas spēles, rotaļas, aktivitātes. Ja?